Mēs zinām, ka mums pieder uzvara vēl pirms mēs sastopamies ar problēmu. Es gribu, lai jūs padomājat par to, jo jums dzīvē būs problēmas. Mums šodien bija vairākas problēmas, es par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Ir pavisam nedaudz dienas. Es gribu teikt, vai jūs domājat, ka Velns liek mūs mierā tāpēc, ka mēs braukājam pa pasauli darot šīs lietas? Nē, tas būtu pārāk viegli. Un tāpēc mums vienkārši ir jāpieņem lēmums. Mūsu dzīvē būs zināmi izaicinājumi un grūtības, un ne visas vētras ir prognozējamas. Tu nevienmēr vari zināt, kad viņas nāk. Un tāpēc vienkārši pieņem lēmumu, ka neskatoties uz to, kam tu iesi cauri, visi pasakiet, izej cauri. Redziet, bieži vien cilvēki grib runāt par tām lietām, kuri viņi iet cauri. Un tad beidzot es saku, slava Dievam, tu ej tam cauri, tu neesi iestrēdzis kaut kur pa vidu. Es esmu izgājis cauri daudzām lietām, taču mana liecība ir tāda, ka es vēl joprojām esmu šeit, un tā ir laba liecība. Ja pēc tam, kad esam izgājuši cauri daudzām grūtām lietām, mēs sakam, es vēl joprojām stāvu, es vēl joprojām ticu Dievam, es mīlu Jēzu, es nepadošos. Es būšu tepat un gaidīšu to, kā Jēzus nāks man pakaļ.